Sigulda ir viena no visstraujāk augošajām turisma pilsētām valstī. Tāda atziņa izskanēja Siguldas novada turisma fórumā, kurā diskutēja par nozares izaugsmi, problēmām un izaicinājumiem Siguldas novadā. Sigulda aug, jāsaka, pat straujāk nekā Latvija kopumā. Siguldai ļoti labs piedāvājums, diversificēts piedāvājums, gan sezonāli, gan turisma veidos. Ļoti, protams, ka attīstīts ir dabas turisms, arī veselības turisms un kultūras turisms ar operas svētkiem. Pēc ekonomikas ministrijas informācijas šogad iezīmējas izmaiņas turisma tirgū, proti vairāk turistu iebrauc no Eiropas un Japānas, mazāk no Krievijas. Samazinājums, kā jau bija gaidāms, ir no Krievijas, bet to ļoti veiksmīgi kompensē turisti gan no Lielbritānijas, gan no Vācijas, gan no Austrijas, arī no Japānas. Starp citu, procentuāli ļoti liels pieaugums ir. Sigulda atzīta par vienu no turisma piedāvājuma bagātākajām pilsētām. Es domāju, ne tikai Latvijā, viņi ir, unikāla Eiropas kontekstā. Un, iespējams, arī pasaules kontekstā, kur ir tik daudz, tik dažādas lietas vienopus izbaudāmas vienlaicīgi, tik koncentrēti. Tāpēc tas kaut kā vēsturiski ir izveidojies, bet tas ļoti labi strādā, un mēs paši arī jūtam, ka pirmspēja ceļās, un arī krīzē mēs nejūtām nekādu krīzi šeit Siguldā. Taču bez problēmām nozarei neiztikt. Turisma nozares uzņēmēji norāda uz nesakārtoto infrastruktūru un ka jāveido skaidrāks valsts atbalsta sadarbības modelis, lai piesaistītu vairāk turistu. Uzņēmēji kopā ar pašvaldībām vai valsts institūcijām varētu tad veiksmīgāk attīstīt vajadzīgajās vietās. Uzņēmējs investēt daļu no saviem līdzekļiem, bet pašvaldība dot vai valsts dot atbalstu, un tad tieši šajā vietā varētu izveidot tādu infrastruktūru, kāda nepieciešama uzņēmējiem, nevis kādu iedomājās valsts ierēdnis vai pašvaldības pārstāvis. Daži uzņēmēji pārmet valsts institūcijām par savstarpējās komunikācijas trūkumu, kas rada nozares attīstības bremzēšanu. Turisma nozare ir ļoti emocionāla nozare. Es nevarētu piekrist, ka nav diskusija. Diskusija ir ļoti liela bijusi, plaša un salīdzinoši ar citām nozarēm daudzkārt lielāka. Gan dažādos turisma fórumos, ko gan organizējam mēs kā ekonomikas ministrija. Kā informē ekonomikas ministrijas pārstāvis, no 2014. līdz 2020. gadam ir atvēlēti 20 miljoni eiro dažādu Latvijas pasākumu reklāmai ārzemēs, lai piesaistītu ārvalstu turistus.